Sveicināti, mani sauc Oskars. Es pastāstīšu par mobilo lietotni, Laukatbalsts dienesta, un precīzāk sakot, par šīm te foto fiksācijām, foto iesniegšanu, ko tad vajadzēs vai nevajadzēs iesniegt vai uzrādīt. Pirmām kārtām neliels atgādinājums, ka Laukatbalsta dienesta lietotni var izmantot divējādos veidos. Viens no tiem ir pieslēdzoties, jeb autentificējoties ar EPS lietotāju vārdu paroli vai izmantojot šo te internetu banku vai e-parakstu, vai neautorizētā daļā, jeb tā saucami anonīmi. Tad arī var gan fiksēt foto, gan nosūtīt informāciju laukatbalstiem, bet tas būs anonīmi. Par foto fiksāciju un foto nodošanu laukatbalsta dienestām. To var izdarīt, ja veikt divos veidos. Viens ir izmantojot šo te fotoflīzi, uzreiz varot vaļā fotografējot. Otrs ir, kad tiek no sākuma izveidota vēstule, un tad no pielikumiem veidot šīs te fotogrāfijas. Sākotnēji vēlos parādīt jums par šo te fotoflīzi. Ja tiek nospiesta fotoflīze, atverās kamera, un uzreiz var veikt fotofiksāciju. Kamerā parādās gan koordinātes, gan precizitāte. Līdz ar to nofotografējot, primāri, kas ir jāizdara, ir šī te bilde jāapstiprina. Ja mums patīk tas, ko mēs nofotografējam, apstiprinam ar ķeksi. Ja nepatīk, tad ir jāspiež krusts, un līdz ar to varēšu fotografēt vēlreiz. Pēc fotofiksācijas, tad, kad es esmu apstiprinājis šo bildi, lietotne piedāvā divas iespējas – turpināt vai pabeigt. Ar turpināt nozīmē, ka es veikšu nākošo foto uzņemšanu, un izvēle pabeigta nozīmē, ka man bildes pietiek, un līdz ar to lietotne izveidos vēstules projektu, ko tad es varu nosūtīt tālāk laukatbalsta dienestam. Un vēstules projektā jau automātiski tiek ielikt visas bildes, ko es esmu nofotografējis. Otra opcija ir no šīm te vēstulēm, kad no sākuma tiek izveidota vēstule. Es aizēju uz savu vēstuļu saraksti, veidoju vēstuli, un pie vēstules pievienoju klāt pielikumus, un kā pielikuma veidu izvēlos kameru. Un, ja es izvēlos kameru, tad nākošais solis uzreiz ir atkal kameras atvēršana, kur ir šīs te visas koordinātes redzamas. Pēc fotografēšanas es apstiprinu, ka man šī bilde patikusi, un līdz ar to tad tālāk atkal veidojās, ja es pabeidzu, veidojās vēstule ar visiem pielikumiem, ko es iepriekš izveidoju, un izvēlos vēstuļu veidu, sagatavoju šo te tekstu sarakstu iekšā un sūtu lauku atbalsta dienestam. Par fotogrāfijām. Visas fotogrāfijas, kuras tiek apstiprinātas ar šo te lietotnes fotokameru, neatkarīgi no tā, vai tiek sūtītas vai netiek sūtītas lauka atbalsta dienestam, saglabājas jūsu, jeb lietotnes esošajā ierīcē. Jeb lauka atbalsta dienas lietotne automātiski ierīces galerijās izveido mapi lauku atbalsta dienests, kur saglabājās visas bildes, kas tiek uzņemtas ar kameru. Bildes saglabājas neatkarīgi no tā, vai viņas tiek fotografētas pēc autorizēšanās, jeb autorizēšanās sadaļā, vai šajā te neautorizētajā sadaļā, anonīmajā sadaļā. Visas pieglabājas šeit. Ja mēs būtu gadījumi, kad uzreiz neievēro šo albumu laukatbalsta LAD galerijās, tad viņš bieži vien ir paslēpies zem tāda albuma, ka citi albumi, kur tad ierīce pati saliek mazāk izmantojamos albumus. Šajā albumā LAD bilde ienāk iekšā uzreiz pēc viņas apstiprināšanas šajā te kamerā, ko es jau rādīju. Līdz ko nospiežu ķeksi, es apstiprinu bildi, šai bildē uzreiz jāienāk šajā te albumā iekšā. Mēdz būt gadījumi, tas ir atkarīgs ļoti no specifiskām ierīcēm, kad šī bilde uzreiz automātiski neielec. Līdz ar to
Mēdz būt gadījumi, kad šo bildi ir vienkārši jāapskatās ierīces failos zem attēliem, tad viņas ienāk iekšā. Bet šī bilde ir ierīcē. Otrs aspekts, par ko es vēlos pastāstīt, ir, ja nav internets, nav pārklājums, ko darīt vai ko nevar darīt. Respektīvi, ja es neesmu autentificējies lietotnē vai neesmu atvēris šo te anonīmo sadaļu, tad, ja nav pieejams internets un nav pieejams pārklājums, es neko nevarēšu izdarīt, kā praktiski visām citām lietotnēm, ja nav pieejams internets, kurām ir nepieciešams, neko nevarēs izdarīt un iet es viņā nevaru. Bet, ja es esmu autentificējies, vai ja pirms tam esmu jau šajā te neautorizētajā daļā, un tad aizejot uz lauku, un pašā laukā nav internets, tad lietotne ir pilnībā izmantojama. Cik nu pilnībā, bet izmantojama. Līdz ar to fotofiksāciju es varu veikt, vēstules es varu veidot. Tas, kas ierobežojās dēļ tā, ka nav internets vai nav zonas, ir tas, ka šo vēstuli nevarēs uzreiz nosūtīt. Bet fotofiksācija notiek. Fotofiksācija, ja es veicu šos te geofoto, jeb bildes ar konkrētām koordinātēm, tās visas piefiksējās. Un ir pieejamas jūsu ierīcēm. Un tas, ko arī minēja kolēģi par šo te bilžu uzglabāšanu, ja tiešām jums ir bažas, ka šīs te bildes būs jāuzglabā pie jums un pie kontrolas jāuzrāda, tajās iespējās, kad var viņas nosūtīt, es ieteiktu arī nosūtīt, un tad šīs te bildes ienāk arī pie mums Laukatbalsts dienestā. Jo, ja bilde ar vēstuli netiek nosūtīta Laukatbalsts dienestam, bet vienkārši nofotografēta, viņa ir tikai ierīcē. Ja ierīce pazūd, tiek iznīcināta, tad, un bilde netiek nosūtīta Laukatbalsts dienestam, tad viņa ir pazudusi. Jo nekur pa vidu kaut kādā lietotnē viņa neglabājās. Viņa ir vai nu jūsu ierīcē, ja ir nofotografēts, un ja nosūta Laukatbalsts dienestam, tad viņa ir arī Laukatbalsts dienestam.